Labdien, Lampā! Labdien, jaukie skatītāji, kas ir atnākuši šeit klātienē Cēsu muzejā, Lietainajās Cēsīs, un arī tie, kas ir pieslēgušies visā pārējā Lietainajā Latvijā no dīvāniem. Visiem sveicieni! Un, jā, sirsnīgs paldies par tādu interesi par šo diezgan specifisko tēmu, par ko mēs šodien runāsim, proti par muzejiem un skolām un to sadarbību izglītībā, ilgtspējīgai attīstībai. Šis termins būs mūsu sarunas fokusā, lai arī tas ir, kā dzirdējāt, man pašai zināms smēles mežģis, bet mēģināsim atšķetināt to, kas ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai un ko mantojuma nozare un skolas tajā varētu kopā darīt. Un kādēļ šķiet iederīgi un nozīmīgi par to runāt tieši šobrīd? Iemesls ir tāds, ka kopš pagājušā gada, 2025. gada Latvijas muzeju biedrība, iesaistot arī vairākus muzejus Latvijā, aktīvi darbojas starptautiskā projektā ar noslēpumainu nosaukumu Touched, projektā, ko vada Valencijas Universitāte un kurā piedalās vairākas gan izglītības, gan mantojuma jomas organizācijas no visas Eiropas. Un šajā projektā mēs pētām un testējam to, kā muzeji kopā ar formālās un neformālās izglītības institūcijām, kā arī kopā ar jauniešiem un bērniem, var vēl labāk, vēl efektīvāk kopā veidot izglītības aktivitātes, kas balstās muzeju priekšmetos, muzeju krājumos un ir vērstas uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Kā mēs projektā saprotam šo terminu? Mēs saprotam to tā, ka tās ir izglītības aktivitātes, kas sniedz zināšanas, sniedz prasmes, iespējams arī maina kādu attieksmi vai uzvedību attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību un arī visnotaļ rosina un iedrošina tos, kuri skolojas, būt aktīvākiem un pievērsties ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Un otrs svarīgs termins šajā kontekstā, protams, ir pati ilgtspējīgā attīstība, un to mēs saprotam tādā ANO izpratnē saistībā ar 2015. gadā apstiprinātajiem 17 mērķiem, kas runā par vides ilgtspēju, bet ne tikai arī par sociālo ilgtspēju, tātad par nevienlīdzību, par līdztiesību dzimumu un dažādu pieejamību jautājumos, kā arī par ekonomisko ilgtspēju. Tātad ļoti daudz sarežģītu terminu, bet šodienas saruna ir tiešām par to, ko mēs ar tiem varam ikdienā un izglītības jomā iesākt un kā labāk ar tiem sadarboties. Un pieminētajā projektā līdz šim ir jau notikuši daži visnotaļ veiksmīgi eksperimenti Latvijā, proti 4 muzeji. Žaņa Lipkas memoriāls Rīgā, šeit arī pārstāvēts klātienes skatītājos, Madonas Novatpētniecības un mākslas muzejs Madonā, arī Madonas komandai sveicieni, Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs un Eduarda Veidenbauma muzejs Kalāči. Tātad šie 4 muzeji kopā ar saviem sadarbības partneriem veidoja dažādas aktivitātes ap izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Mums galā sanāca gan nodarbības, gan pilsētvides aktīvisms, gan izstāde. Mēs par to nedaudz vairāk pastāstīsim. Un visos šajos pilotu projektos galvenais mērķis bija raudzīties, kā caur muzeju kolekciju ir iespējams šīs tēmas atklāt un pienest tuvāk gan skolai, gan jaunietim, gan bērnam, un arī radīt šo iespēju jauniešiem un bērniem būt pilsoniski aktīviem un iestāties par kādiem viņiem svarīgiem jautājumiem. Tie jautājumi bija saistīti ar dzimumu līdztiesību, ar cilvēktiesībām, ar labūtību lauku reģionos un ar iekļaujošu pilsētvidi. Visos tajos mēs radoši darbojāmies un sadarbojāmies ar vācu izcelsmes kuratori un mākslinieci Sāru Venzingeri un radījām visus tādus eksperimentus. Man ir bijis tas gods no muzeja biedrības puses koordinēt šo projektu Latvijā. Mans vārds ir Inga Surgunte, un šajā sarunā man pievienojas daži no projekta dalībniekiem. Sākšu ar vietējiem. Tas ir
Eduarda Veidembauma muzejs Kalāči, ko šodien pārstāv Baiba Roze, muzejpedagoģe. Labdien! Baibas muzejs sadarbojās ar Dzērbenes vispār izglītojošo un mūzikas pamatskolu, ko mums pārstāv skolniece, bet jau absolventi īstenībā Aigija Cimdiņa. Labdien! Madonas komandu pārstāv runātāju rindās skolotāji no Madonas pilsētas vidusskolas Līga Riekstiņa. Labrīt. Un Līga vadīja trešklasnieku grupu, kas pusgada garumā sadarbojās ar muzeju un kas bija manā skatījumā nevadāmi un tik enerģiski un tik ideju un spēka pilni, bet Līgas vadībā viņi paveica lielas lietas un projekta izskaņā ar plakātiem un jaunizveidotām pilsētu vides zīmēm ar televīziju kopā izstaigāja visu pilsētu un izstāstīja visiem, kāda būtu labāka pilsēta viņa acīs. Un prieks un pateicība arī par to, ka mums šodien ir Elīna Bērziņa, Latvijas izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra biroja vadītāja. Sveiki! Un Elīnai ir arī pieredze muzeja darbā, kas man liekas dara tevi par izcilu dalībnieci šajā sarunā, jo Elīna strādājusi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī UNESCO Nacionālajā komisijā, arī strādājot ar izglītības ilgspējīgai attīstībai jautājumiem. Es gribētu šo sarunu sākt ar jautājumu Egijai, jo īstenībā viss, ko mēs darām gan projektā, gan kopumā izglītībā, ilgspējīgā attīstībā, ir vērsts uz tiem, kas mācās. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt par savu pieredzi tieši šajā projektā, kurā tu darbojies ar jauniešu grupu no Dzērbenes kopā? Ko jūs darījāt un kas tev tajā patika, varbūt kas likās mulsinoši, un kā tavām ausīm skanēja šis sarežģītais termins ilgtspējīga attīstība, vai tu par to kaut ko vairāk uzzināji? Vārds sakot, tavi iespaidi. Es piedalījos projektā. Sākumā man likās, kāpēc man šis ir vajadzīgs, un es neko nesaprotu no tās tēmas. Mēs ar klases biedriem pirmo reizi ar šo saskārāmies, un mums arī bija jāraksta, kas ir labūtība, un mēs neviens tikko nevarējām uzrakstīt, ja neviens nezināja. Un tad mēs saskārāmies ar šo. Sākumā likās neinteresanti, es negribu, es nedarīšu, bet ar katru nodarbību palika arvien interesantāk. Mēs veidojām paskartes, paši rakstījām tekstus, un pašās beigās mēs arī izveidojām savu izstādi, kas mums vajadzīs, lai labi dzīvotu, ko mēs atklājām Cēsu novada domē, kas likās ļoti iespaidīgi, jo mums tas bija kaut kas jauns, ko mēs varējām beidzot pamēģināt. Un jā, mums tā kā ļoti patika tas viss. Un kopumā tā kā mēs arī uzzinājām, kas ir tā labūtība, ko nozīmē ilgspējība, un uzzinājām daudz ko jaunu par to. Varbūt Baiba, kas šajā projektā pārstāvēja muzeju, gribētu ko piebilst. Kā tev izskatījās pašu jauniešu pieredze? Sākumā, man liekas, bija tā sajūta, ka mēs katrs runājam citā valodā un īsti nesaprotam viens otru, bet man liekas, mums tā sadarbība arī tā lēnām izauga un ļoti labi veidojās, jaunieši atvērās un arī bija, man liekas, vislielākais gandarījums bija gan par jauniešiem, bet arī par skolu, jo patiesībā sākumā skola tā kā, viņi piekrita, bet viņi bija tādi ļoti atturīgi, ka apmēram kaut kāds tur projekts, tur tērē projektu naudu, jaunieši kaut kur vadā, un kas tur būs. Bet tad, kad jaunieši tiešām uztaisīja šo izstādi, cik skolotāji bija lepni par saviem jauniešiem, un tad viņi redzēja to rezultātu, ka jaunieši ir uzzinājuši, iemācījušies, var runāt par šo tēmu, izveidot izstādi, un tas bija tāds ļoti liels prieks. Klātesot atklāšanā, es varu teikt, ka arī domas darbinieki, kas no visiem stāviem nokāpa paskatīties, kas te tagad vestibilā tiek atklāts, izskatījās gan reizē nedaudz apmulsuši, gan arī ļoti priecīgi, jo tas bija kaut kas negaidīts. Bija arī nedaudz tāds politiskās uzdrīkstēšanās moments, jo tur jaunieši gan atvērta formā uzdeva jautājumus, kāpēc, piemēram, mums nav pieejams tas un tas laukos, un kad būs tas, un man liekas, ka domas darbiniekiem tas bija gan tāds patīkams pārsteigums, gan varbūt arī tāda neliela neērtība, kā ar to visu pašu telpās tagad tālāk tikt, bet kopumā man šķiet, ka tāda ļoti laba sadarbība ar plus zīmi.
Nu jā, tad skatos uz Elīnu. Mēs dzirdējām, kā no skolēna skatu punkta šie jautājumi izskatās, un no skolas varbūt kāds izskatās lielajā bildē, kas ir šī izglītība ilgspējīgai attīstībai no ministriju un starptautisku organizāciju viedokļa, un kā šobrīd Latvijai sokas ar tās ieviešanu. Jā, tad, kad mēs runājam par izglītību ilgspējīgai attīstībai, jāsaprot, ka tas ir UNESCO termins. Tas tā tad ir šīs starptautiskās organizācijas termins, un te jau pavīdēja, ka bieži vien mēs runājam dažādās valodās, un arī runājot par izglītību ilgspējīgai attīstībai, ja grib tiešām saprast, kas notiek, kāda ir situācija, jebkurā jautājumā skolās, muzejos, patiesībā būtu jāskatās šie jautājumi pēc būtības, jo mums ir dažādi termini tam apakšā. To var saukt daži tur vides izglītības elementi, pilsoniskās izglītības elementi, globālās izglītības elementi. Tāpēc varbūt bieži vien nevajag ieciklēties uz to, vai tas nosaukums, tas labels ir izglītība ilgspējīgai attīstībai, bet skatīties pēc būtības, kas tad tur notiek. UNESCO, jā, tad apvienotajām nācijām ir šie 17 ilgspējīgas attīstības mērķi, un 4. ir tieši saistīts ar izglītību. Un tas, kā šīs starptautiskās organizācijas to redz, ka izglītība ir katalizators tiem pārējiem mērķiem. Ja mēs izglītojam mūsu globālo sabiedrību par to, kā tad šai skaistajai nākotnē būtu jāizskatās, tad lielāka ir iespēja, ka viņi savu rīcību organizēs ap to, lai šo mūsu pasauli pēc iespējas labākā stāvoklī arī saglabāt nākamajām paaudzēm. Latvijā patiesībā mums ir diezgan labs pārskats par to, kā mums iet ar izglītību ilgspējīgai attīstībai, jo Nacionālā komisija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izstrādājusi tādu dokumentu, ko pieprasa arī UNESCO, vai lūdz izstrādāt, kas saucās izglītības ilgspējīgai attīstībai valsts iniciatīva, kas tā kā nokartē to visu, kā mums ar to iet. Šis dokuments šobrīd ir tādā apstiprināšanas fāzē un cerams, ka drīz tiks apstiprināts, un tāpēc mums ir diezgan labs ieskats, kā mums iet ar to visu. Un tas tā vērtība šim dokumentam, manuprāt, ir tajā, ka tas tiešām skatās pēc būtības, nevis pēc tā, vai kaut kur ir izglītība. Jo ja mēs ieietu dokumentos vai mācību saturā un ar control find mēģinātu atrast ilgspējīgu attīstību vai izglītību ilgspējīgai attīstībai, tas būtu viens rezultāts, bet ja mēs tiešām skatāmies pēc būtības, tas ir cits rezultāts. Mums ar dokumentiem viss ir kārtībā. Visās stratēģijās tas ir iekšā un tiešām par to mēs esam labi pastrādājuši gan Nacionālā attīstības plānā, gan izglītības attīstības pamatnostādnēs, bet dokumenti ir viena lieta, praksa ir cita. Pozitīvā lieta ir, ka mums ir ļoti daudz un aktīvu iesaistīto pušu, visādas organizācijas, biedrības, komisijas, kas tik mums nav, un skolu tīkli, ekoskolas, UNESCO asociēto skolu programmu, Baltijas jūras skolu programmu. Varbūt tā negatīvā puse ir, ka nav tādas sistemātiskas pārvaldības. Tas ir tas, kas pietrūkst, un tas noved pie tā, ka viss kaut kas notiek, bet dažreiz varbūt nekoordinēti, tas pārklājās, divas organizācijas dara varbūt vienu un to pašu, tie limitētie resursi, kas mums ir, viņi aiziet varbūt ne tik efektīvi, līdz ar to mēs arī nemēram, kā tad ir bijis iepriekš un kā tad ir bijis tālāk, un varbūt tās sadarbības nav tik efektīvas, kādas viņas varētu būt. Mūsu pedagogi, viņiem ir diezgan daudz labas izglītības iespējas, šobrīd arī formālās. Mūsu galvenie pedagogi izglītotāji Latvijas universitāte, Daugavpils universitāte, tur ir kurs izglītība ilgspējīgai attīstībai, un ir ļoti, ļoti daudz neformālās izglītības iespēju pedagogiem. Tiešām brīnišķīgs klāsts. Arī mācību saturā lieliski parādās visādi jautājumi.
Bet ir tāda viena interesanta lieta, ko es tā savas ādas novēroju tieši par skolotājiem un izglītību ilgspējīgai attīstībai. Šīs iniciatīvas izstrādāšanas ietvaros bija mums ļoti daudz visādu fokus grupu, darbnīcu, ievācot viedokļus no ļoti daudziem cilvēkiem. Mums bija ekoskolu fórumā 100 skolotāju darbnīca par šo tēmu. Kā iet ar izglītību ilgspējīgai attīstībai? Un viens no tādiem secinājumiem, kas visu laiku nāca augšā, bija, ka pietrūkst tādu pedagogu iekšējo līderu. Nav tādi, kas to tēmu kaut kā vairāk ritinātu, kas dotu tādu mentoringu vai kaut kā apvienotu pedagogus. Bet jāsaprot, ka mēs bijām ekoskolu fórumā. Šiem skolotājiem vajadzētu būt tiem līderiem, bet viņi sevi vispār neapzinājās kā tādus. Un es domāju, ka tā ir tāda liela lieta, liels secinājums, ka mums pietrūkst vispār tādas līderības pedagogu starpā, īpaši šajā jautājumā. Un te ir arī jauniestis. Un tur viena no lietām, ko UNESCO liek pētīt un skatīties, ir ilgspējīga attīstība, ir arī jaunatnes iesaiste. Un tā mums, ja godīgi, bija visšvakākā. Jaunatnes organizācijas bija ļoti neatsaucīgas, vispār uz tādu fokus grupu atnākt, sniegt savu viedokli. Tie, kas atnāca, ļoti godīgi arī teica, ka viņi neasociē sevi ar šiem jautājumiem, bet es negribētu teikt, ka viņi neko nedara. Es domāju, ka tur atkal ir jāskatās pēc būtības, bet tas lielais secinājums, kas šajā jautājumā notiek izglītībā ilgspējīgai attīstībai Latvijā, lai mēs skatāmies skolās, pašvaldībās, jaunatnē, pedagogu starpā, ir tas, ka daudz kas notiek, tas tiešām iet pareizajā virzienā, bet tā kā mums nav tādas sistemātiskas vadības un pārskata, mēs īstenībā nevaram efektīvi uzlabot to, kur varbūt tikai nedaudz vajag pievienot. Mēs nevaram kaut kā ātri aizklāt pelēkos laukumus, kas vienkārši pietrūkst. Mēs nevaram ātri kaut kā pārorganizēt nevajadzīgu dublēšanos. Es teiktu, ka tas varbūt būtu tāds galvenais secinājums, ko es izvilktu no visu šīs iniciatīvas veidošanas procesa un tagad pārlasīšanas, ka mums ir ļoti, ļoti daudz lietu, kas iet pareizajā virzienā. Bet, ja mēs gribam skatīties tā tiešām sistemātiski, tur ir nepieciešams vēl darbs. Paldies par šo iespaidīgo pārskatu. Man tādi pāris papildu jautājumi radās. Bet kā tu redzētu, kam būtu jābūt tam tēmas turētājam? Vai tā būtu ministrija, vai tas drīzāk būtu kāda skolotāja neformāla organizācija, vai UNESCO Nacionāla komisija? Kam piestāvētu uzņemties, kam būtu dabiskāk arī varbūt skatoties, kā citās valstīs tas notiek? Tas ir tāds ļoti triki jautājums. Pasaulē šo lomu ir uzņēmušās dažādi. Tā var būt komisija, tā var būt ministrija, viena vai otra vai trešā. Mums tā nav obligāti jābūt izglītības ministrijai. Un es teiktu, ka to variantu ir daudz. Tā var būt arī kaut kāda atsevišķa organizācija, tā var būt kāda biedrība. Tad nav obligāti jābūt kaut kādam vienam. Kāpēc tas nav izdarīts? Tāpēc, ka nevienam nav šīs kapacitātes. Drīzāk mēs jau redzam, cik noslogots ir visas šīs organizācijas un ministrijas, kurām ir tikai rūkoši resursi. Līdz ar to šī pārvaldība varbūt nav tāds negribēšanas jautājums, manuprāt, šobrīd Latvijā, bet vairāk tāds resursu trūkuma jautājums. Skatoties muzeja vidē, ir sanācis tā, ka kopš 2019. gada muzeja biedrība uzņēmās to līderību un veido gan projekts, gan apmācības, gan arī kaut kā secīgi nonāk šajā starptautiskajā projektā. Bet meklējot partneri skolas pusē, ir diezgan grūti uztaustīt, kurš tas būs. Drīzāk ir vienkāršāk tādā atsevišķu skolu
veidā atrast šos partnerus, nekā atrast kādu tēmas turētāju izglītības jomā šobrīd. Man ir tāds nezinātāja jautājums, nākot un skatoties izglītības nozarī no mantojuma, no kultūras nozares puses. Varbūt tāds nedaudz provokatīvs jautājums. Ja skolotājs nevēlas strādāt ar šiem jautājumiem, vai vesela skola nevēlas, viņiem tie nešķiet interesanti, vai ir pārāk daudz darba, kas tad? Vai tas vispār, vai mēs varam teikt, ka tomēr būtu jābūt tā, ka katram skolotājam ir izpratne, ka viņš ir daļa no kaut kādas lielākas sabiedrības veidošanas un ar to saistītiem jautājumiem, bet vai ir kādi instrumenti vai ietvars, kas tomēr tā kā rosina skolotāju vai skolu iet šajā virzienā un strādāt ar šiem jautājumiem? Es domāju, ka šeit mums ir jāatgriežas pie tā, kas tad vispār ir izglītība, ilgspējīga attīstība un kas, kur tas tā ietīklojas iekšā, varbūt nepareizi terminu. Tas, kas mani bieži vien biedē, ir, ka šis jautājums tiek skatīts kā tāds papildinājums, kā tāds add-on. Bet patiesībā jau tas ir visur iekšā. Tas nav kaut kas, ko tu dari papildus. Un, kā jau es teicu, ja mēs skatāmies šīs izglītības attīstības pamatnostādnes, mācību saturu, tur tas viss ir. Tātad tas jau ir iekšā šajā sistēmā un skolotājiem tas ir jādara, un viņi visdrīzāk to ļoti daudz arī dara, varbūt vienkārši nenosaucot to par izglītību ilgspējīgai attīstībai. Bet, protams, to, kas notiek klasē, lai ļoti izmērītu un šādu pašu iniciatīvu uztaisītu tādā līmenī, cik daudz tas notiek un kurš skolotājs kaut kā dara vai nedara, tur jau būtu jāveic daudz dziļāk pētījumi, bet praktiski, teorētiski tam visam, tas viss jau ir iekšā, tas nav kaut kur paslēpies. Un, mums ir tiešām ļoti, ļoti spēcīga vides izglītība. Un vidas izglītība mums ir obligāta Latvijā. To nosaka vidas aizsardzības likums visos līmeņos, kas ir patiesībā, ja mēs skatāmies tādā UNESCO globālā kontekstā, tas ir kaut kas unikāls. Un vidas izglītība mums patiesībā vēl ir nākamajā līmenī. Ja, piemēram, vecajā Eiropā tā vairāk tiek skatīta tiešām kā tāda ekoloģisks jautājums. Mums jau tas tiek skatīts kā ekoloģisks, sociāls un ekonomisks jautājums. Tad padomājiet, cik daudz jau tas nosaka šos ilgspējīgas attīstības mērķus. Tā kā tas viss jau ir, vai tas varētu būt labāk? Noteikti, pie tā ir jāstrādā un jādod vēl ar vien vairāk resursi pedagogiem un mums visiem ir jāizglītojas. Bet es domāju, vai to tā kāds tagad var skolēns iziet 12 klases un neapgūt šīs tēmas, es domāju, ka šobrīd tā nav. Varbūt viņš to nenosauks beigās kā izglītība ilgspējīgai attīstībai, bet viņš būs pilnīgi noteikti mācījies vidas izglītību ar visiem aspektiem ap to. Skaidrs, jā. Paldies, tiešām tā bija tāda svarīga informācija. Es skatos uz līgu skolotāju, kā tas izskatās vienam īstam skolotājam pretī īstai klasē, kur šie termini tieši tādā izpausmē izskan, kā jūs plānojat stundas, vai tas varbūt tiešām, kā Elīna stāstīja, tādā pastarpinātā veidā ieplūst saturā. Ja mēs varbūt šo jēdzienu tā bieži nenosaucam vārdā, tad jāpiekrīt Elīnai, ka tas jau caurvīs mūsu skolotāju darbam katru dienu, ikdienu strādājot ar bērniem, jo kaut kā, runājot par ilgtspējību, uzreiz mums vairāk saistās ar vidi, ar klimatu, ar resursiem, bet patiesībā jau tās ir tās daudzās mazās prasmes runāt par skolēnu, kad mums kā skolotājiem jāmāc viņiem prast sadarboties, risināt konfliktus, kritiski izvērtēt situāciju, uzņemties atbildību, un mēs esam klātesoši ar savu palīdzību, ar savu padomu, un ja mums tas tiešām izdodās, un skolēns mācoties skolā, iegūst šos pamatus savai dzīvē, tad tas tādā ilgtermiņā, protams, ka tas atsaucas un to, ko mēs darām šodien, tas mums atsauksies viņu nākotnē. Protams, ka šī ilgspējīgā izglītība, tas nav atsevišķs mācību priekšmets vai stunda, tā tiešām ir tā, ka caurvija gan stundām, gan starpbrīžiem, gan ārpus klases pasākumiem, sadarbībām, jā.
Un no kurienes skolotājs gūst, varbūt tieši pēc jūsu pieredzes, to informāciju par šiem jautājumiem, vai ir pieejams izglītības iespējas, ko Elīna pieminēja? Nē, nu, iespējas, jo, protams, daudz, ko tas atkarīgs no katras pedagoga, cik viņš daudz laika velti tam, veidojot uzdevumus vai veidojot stundu, domājot par šo tēmu. Bet jā, nu, katrs dara pēc saviem ieskatiem un savām spējām. Jā. Mums projektā pašā pirmajā fāzē arī bija tāds izvērsts fokus grupas ar izglītības jomas pārstāvjiem. Un lielais secinājums bija tiešām runājot ar skolām, ka tas ir skolotāja brīvs izvēles jautājums, vai viņš uzzina kādreiz par tiem 17 mērķiem vai ne. Un bieži tie bija skolotāji, piemēram, angļu valodas skolotāji, kuri redzēja fascinējošus resursus. Viņiem likās, ka tas ir tik interesanti un tik saistīts ar jauniešu dzīvi, ka angļu valodā būtu vērts strādāt ar kaut ko tik aktuālu. Respektīvi, tie nebija bioloģijas vai tādi vides zinātņu skolotāji. Un arī šajā reizē Līga varbūt pastāsti par to, kā tu ar savu 3. klasi iesaistījies šajā projektā un varbūt paraksturot to sadarbību ar muzeju. Ko muzejs deva, kas tas bija, salīdzinot ar to, ko jūs darīt klasē ar līdzīgiem jautājumiem, tā muzeja apmeklējums, muzejs kā vide, jo mēs gribam šajā sarunā pieskarties tam, ko muzeja varētu darīt un gatavot tā, lai skolām un skolēniem tas būtu liederīgi tieši šajā kontekstā. Nu, pirmkārt, jāsaka, ka mums ir Madonas muzejs ir brīnišķīgs mācību partneris mums un mūsu, teiksim, tā pilsētas plus ir tas, ka mēs atrodamies tuvu viens otram. Līdz ar to mēs tiešām varam arī praktiski sadarboties un reāli aiziet uz muzeju. Un muzejs piedāvā ārkārtīgi daudz iespējas dažādu vecumu skolēniem, dažādas muzeja pedagoģiskās programmas, ko mēs izmantojam. Un jā, saistībā ar šo projektu, kad mums piedāvāja, tad tas tiešām sākumā likās kā tāds projekts, un arī bērniem tā bija, kaut kas tur būs jādara. Tā kā viņi līdz galam neticēja, ka tiešām tas ir ļoti svarīgi un ka jūs esat šie galvenie varoņi, ka jūs taisīsiet tās zīmes, jums būs jāplāno pilsētvide. Un, jo izskanēja tas, tāpat jau to neņems vērā. Mēs jau varam domāt, tā kā varam zīmēt. Bet tad, kad viņiem bija šis uzdevums izstaigāt pilsētu un saprast, ko viņi kā bērni var uzlabot, ko viņi gribētu tur, tad tās idejas bija ārkārtīgi interesantas un brīžiem pat tādas neprognozējamas, kad mēs neaizdomātos kā pieaugušie, jo jā, varbūt tur kādam bija tāds vieglāka tā, vienkāršāka tā doma, bet bija tādi, kas aizdomājās, ka ir vairāk jādzer ūdens, kad vajag vietu atpūtai, kur palasīt, piemēram, un aizdomājos ļoti daudz par dzīvniekiem, jā, kas bija tāds, ka diezgan daudziem ir aktuāli, kā jūtas dzīvnieks, un kā jūtas saimnieks, vai ir vieta, kur viņiem kopā pabūt. Lūk, un jā, šī sadarbība ar muzeju, šīs praktiskās nodarbības, un tas bija pirmkārt ļoti jauki, ka mēs izgājām ārpus klases telpas, jau gājiens līdz muzejam, jau arī tās ir zināmas prasmes, kas jāapgūst, kā pārvietoties pa ceļu, kā negrūstīties un ieejot muzejā. Arī tur ir savi noteikumi, kā mēs tos ievērojam. Un tad, protams, kad nodarbības ar Sāru, šī vieta, kur viņi varēja izteikties un saprot, ka jā, viņus dzird, ka viņi tur plāno, viņi veido, viņi domā, viņi izsakās, un ka arī viņus uzklausa. Un arī šīs valodu prasmes, jā, jo tas notika angliski, kas mācīja tie cīnījās angļu valodā. Un tad, kad jau praktiski sāka darboties, tad tas azarts palika arvien lielāks, un viņi arvien vairāk saprata to savu nozīmi tajā projektā. Un to savu ieguldījumu pilsētā. Un tad, kad jau mēs gājām prezentēt uz pašvaldību, kad tiešām pretī bija cilvēki no domes, kas tiešām nopietnām sejām klausījās, un viņi pārbijušies prezentēja tos darbus, tās zīmes un pamatoja, kādēļ. Un tiešām tie pamatojumi bija izdomāti, kādēļ viņi grib, lai pilsētā būtu šī zīme. Un pamatoja, kurā vietā viņi gribētu, jo tas bija viņu uzdevums izdomāt, kurā vietā. Tad viņi saprata, ka tas ir nopietni. Un tad, kad jau projekts bija noslēdzies, un tad teica, ka tiešām tās zīmes arī uz to Madonas simtgadi tiks veidotas, tad tas jau bija lepnums. Un tad bija tā sajūta, es esmu daļa no pilsētas. Es esmu sadzirdēts, un ka tas nav tikai tā, ka ko tad mēs?
gan 3. klase, bet jā. Paldies par dalīšanos. Jā, 3. klase bija tiešām brīnišķīga, un viņi runāja kā mazie dievi angliski. Es nezinu, man likās, ka tas bija tāds viens no brīnumiem arī Sārai strādājot. Jā, bet es tiešām gribu, es sadzirdu to un gribu arī pasvītrot to, kā mēs to izprotam izglītībā, ilgspējīgai attīstībai ļoti svarīgi nevis tikai tāda darbošanās klasē vai muzejā, bet tiešām līdz galam aizvest to līdz tam brīdim, ka šis dalībnieks saprot tās pilsoniskās līdzdalības jēgu un ka tai ir ietekme. Jo man liekas, ka diemžēl bieži mēs radām bērniem un jauniešiem tādu iespaidu, ka viņi simboliski darbojas. Tam ir tāds ornamentāls raksturs, viņi kaut ko zīmē, kā mēs aizsargāsim planētu, kaut kādi zīmējumi konkursiņi, un tas varbūt ir tā. Viņi redz, ka tam jau tajā īstajā pasaulē nav nekādas ietekmes, un mēs redzējām arī starptautiskajos piemēros, mums līdzās šo programmu pilotē arī Spānijas muzeja, un 2 gadījumos bija ļoti liela pretestība no lielākām klasēm, kur tieši teica, atkal mēs kaut ko simulēsim, glābsim pasauli, taisīsim plakātus. Un man liekas, ka Madona bija viens no tiem piemēriem, kur visi saslēdzās un tiešām bērni noticēja, ka ir vērts piecelties un iet ielās un kaut ko piedāvāt. Bija ļoti interesants gadījums, kad mēs bijām pie mūzikas skolas, un tur es jau no savas bērnības atceros, ka tur ir tāda iemīta taciņa, tāds īsākais ceļš, un tad bērni rēķināja, cik sekundes tad tas aizņem apiet apkārt. Un nepagāja ilgs laiks, kad man viena mamma atsūta, kura mēs to panācām, sāka bruģēt to celiņu, un es nezinu, vai mūs iespaidā vai ne, bet tā sajūta bija, ka mēs arī to esam panākuši. Jā. Bet sadarbojoties ar muzeju, jāpiemina, ka tur rodas šis patriotiskums, jo caur to vēsturi skatoties tās, kāda Madona izskatījās agrāk, un plānoja, kāda viņa būs nākotnē. Viņi tā kā apzinājās jau vairāk to pagātni un nākotni, ka viņi ir tie madonieši un to patriotiskumu. Jā, es piebildīšu, ka tas muzeja kolekcijas konteksts šobrīd bija tāds, ka skatoties Madonas pilsētvides attīstību, mēs arī mācījāmies saskatīt to, ka pilsēta jau nerodas kaut kā no zila gaisa vai pat no sevis, bet tie ir konkrēti cilvēki, kas konkrētos brīžos ir pieņēmušos lēmumus to celiņu bruģēt to apkārt, nevis tur, kur ir tās sekundes ātrāk. Tas ir vienkārši brīnišķīgs stāsts, jo viena no pieturām pilsētā bija tā iemītā taka, kur mēs ar Sāru un bērniem skatījāmies, kā arhitekts bija domājis tā, bet iedzīvotāji gribētu tā, un tad tiešām tas notiks. Tas ir tiešām skaisti. Ja ir noticis, tad mēs varam doties un redzēt rezultātus. Beidzot, Baibai gribu dot lielāku brīdi pastāstīt, kā tu kā muzeja cilvēks domā par šiem ilgspējas jautājumiem. Projektos jau Kalāčiem tagad ir vismaz 3 projekti, kas strādā ar tiem, gan ar psihisko veselību, labbūtību, tagad arī ar vidi, Dānijas vadītajā projektā un šeit. Vai muzejam šīs tēmas ir jaunas, un varbūt arī, ko šie projekti dod jaunu, varbūt kādus instrumentus arī sadarbībā ar skolu? Savā ziņā no vienas puses šīs tēmas nav jaunas, jo tāpat kā runājot par skolu, jā, mēs it kā visi to darām, tikai varbūt nenosaucam vārdā, bet no otras puses es gribētu teikt, ka ir jaunas, jo ir svarīgi nosaukt vārdā, ir svarīgi, jo tas dod to mērķiecīgumu. Jā, mēs katrs tur domājam par vidi un šķirojam atkritumus, bet kad tu nosauc to vārdā, ka šis ir šis mērķis un mēs tam strādājam, tad tu arī kaut kā vairāk iedziļinies un arī gan šajā tautas projektā un arī otrs projekts, kurā mēs piedalāmies, tas mums kā muzejam arī liek vairāk domāt, saprast, kā mēs caur savu muzeju, caur Veidenbauma stāstu varam runāt par labklājību, vai kāpēc pašiem sev atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums Veidenbauma muzejā, kas ir personības muzejs, piemēram, būtu jārunā par vides ilgspēju, un kā mēs to varam, un kas mums ar to saistās mūsu tajā stāstā un kolekcijā, un tā kā dziļāk pašam par to domāt un labāk saprast. Un arī jauna veida sadarbības rodās, jauna veida metodes mums nāk klāt, un mēs kaut ko paši radam jaunu.
Un tas noteikti paplašina to mūsu veidu, kā mēs strādājam, kā mēs domājam par savu kolekciju. Un, ja mēs tagad esam atklājuši, ka mēs caur savu kolekciju varam runāt par mentālo veselību, mēs varam runāt par labklājību, mēs varam runāt par vidi, par ko mēs vēl varētu runāt. Varbūt mēs varam runāt, jo tās tēmas ir 17, un tā kā, ka ir vēl kur rakt. Un tie projekti mums dod šo tādu redzējumu savādāku. Un, mēs jau esam vispār, es gribētu teikt, ļoti aktīvi sadarbojoties ar dažādām izglītības iestādēm un jauniešu centriem, bet arī caur šo tautas projektu un arī otru projektu, kurā mēs šobrīd aktīvi strādājam, jaunā kvalitātē, jauna veida sadarbības, skolas notic tam, ko mēs piedāvājam, ka tas ir kvalitatīvi, ka tas ir vērtīgi, ka tam ir rezultāts, ka arī ir kāds labums, ne tikai bērni tiek izklaidēti un kaut kur aizvest stundu laikā. Mēs esam adaptējuši 2 klases, par ko mēs esam paši ļoti priecīgi. Un, man liekas, mēs esam pirmais muzejs Latvijā ar šādu praksi. Mēs esam noslēguši draudzības līgumu ar jau 5. un jau 6. klasi šogad. Un draudzēsimies ar viņiem līdz 9. klasei. Un, tad, kad viņi pirmo reizi pie mums viesojās, mums tā tēma bija par vidi, par vides ilgtspēju. Un, mēs arī redzējām uzreiz to rezultātu, un arī bērni paši teica, un skolotāji teica, jā, skolā runā par vidi, jā, bet tās mūsu metodas un tā vide, tā būšana tajos zaļajos kalāčos ļāva viņiem pavisam citādāk par to padomāt un citus jautājumus, citus akcentus uzdot, jo es saku, mans lielākais atklājums ir, ka mēs ar bērniem kopā noskaidrojām, ka mušas ir vairāk vajadzīgas ekosistēmā nekā cilvēks, jo zirnekļiem ir vajadzīgas mušas un putniem ir vajadzīgas mušas, bet ne putniem, ne zirnekļiem nav vajadzīgi cilvēki. Tas ir tā kā, tādus, jā, pavisam savādāk domāt. Un arī es gribu pieminēt, ka mums ar Egiju tagad ir kopīgs projekts un vēl ar citiem jauniešiem no šīs muzeja iniciatīvas. Tā mums lika domāt, mums vajag vairāk domāt par tiem ilgspējīgas attīstības mērķiem. Mēs gribam saprast, mēs gribam viņus nosaukt vārdā. Un jūlija beigās mums ar jauniešiem būs projekts. Māksla ir mūsu ilgtspējības balss, kur mēs tieši konkrēti nosauksim vārdā, katru mērķi iepazīsim. Un būs Latvijā vesels bariņš jauniešu, kuri zinās šos mērķus un varēs arī varbūt tad skolā pievērst tam uzmanību. Mums jārunā par šo, un viņi būs eksperti šajā jomā. Paldies, Baiba. Vēl gribu pajautāt papildus par sadarbību ar skolu, jo muzejiem tas nav nekas jauns sadarboties ar skolām. Kas varbūt šajā ietvarā bija savādāks? Šīs adaptētās klases, kas nāk no Dānijas iedvesmu, vai ne? Varbūt ir vēl kaut kas to kvalitāti ceļ šai sadarbībā tā metodiskāk pieejot šiem jautājumiem? Es gribētu teikt, ka ja ir iespēja to sadarbību tādu garāku, jo ļoti bieži to ierobežoto resursu dēļ, gan muzeju resursu dēļ, gan skolas, un viens no resursiem ir laiks. Nav laika, mums nekad nav laika, un ir daudz stundas, un ir daudz viskaut kas, bet ja izdodās kaut kādā veidā atrast to, kā var sadarboties ilgāk, tad tas rezultāts ir lielāks. Un skola brauc pie muzeja, muzejs brauc uz skolu, tad viņi atkal brauc uz muzeju, mēs labāk iepazīstamies, mēs labāk saprotam, ko kurš dara. Un arī jauniešiem tā ietekme ir lielāka nekā tikai mēs, piemēram, vienreiz aizbraukt uz skolu, 40 minūtēs izstāstītu, ir ilgspējīga attīstība, tas ir ļoti svarīgi, viņi to uzreiz aizmirstu, bet tad, kad mums ir iespēja tur tiešām taisīt plakātus un atbildēt uz jautājumiem, taisīt kolāžas, tas ir uzreiz citādāk nekā tajās 40 minūtēs, piemēram. Un šie projekti mums dod to iespēju. Tie mums dod iespēju, bet, protams, tas ir izaicinājums. Tas ir izaicinājums mums pašiem, jo mums ir jāatrod savā diezgan jau saspringtajā ikdienā laiks vēl šiem projektiem, un arī skolai ir jāvar starp, Pitagora teorēmām un vēl visu, ko dara skolā, iespiest kaut kur šo, un tas ir varbūt ārpus darba laika skolotājiem, vai un tā loģistika nav viegla.
Es gribēju izaicinājumiem pievērsties nedaudz vēlāk, bet jā, arī koordinējot šo sadarbību, tas bija viens no vislielākajiem izaicinājumiem, ka līdz šim tā sadarbība varbūt ir vairāk vērsta uz tādām īsām vizītēm, apgūt skolas somas finansējumu, pēc tam brauksim kaut kur citur, pa ceļam vēl batuti. Bet projektā mums bija jānomēra tās izmaiņas pēc UNESCO ietvara gan prasmju, gan zināšanu, gan attieksmi un tā tālāk līmenī. Un, protams, ka dažos Rīgas gadījumos mums nācās to mērīt pēc tām 40 minūtēm, kas pat likās komiski, jo tā vērtēšana beigās bija garāka par pašu aktivitāti. Bet tur, kur bija šīs garās sadarbības, kas bija Cēsis un Madona, tur tiešām arī tās pārmaiņas bija vērā ņemamākas, un tiešām, ja to izdodas īstenot, tad tas ir tiešām jēgpilni. Egi, kā tas bija no iekšpuses skatoties, kā tās pārmaiņas notika? Es gribēju arī sīkāk pajautāt, vai bija kaut kāds mirklis, kad jūs arī sapratāt, ka tas saslēdzas ar to, ko māca stundās, vai tas likās kaut kas pilnīgi cits? Mums personīgi likās pilnīgi kaut kas cits, jo mums nebija pierasts par kaut ko tādu runāt. Jo mums skolā par to neviens nav stāstījis, varbūt nav tieši stāstīts, bet kaut kā apējot to. Un tad likās kaut kas jauns un vispār, kāpēc mums tas būtu jāzina. Un es negribu, es nedarīšu. Un tad beigās mēs sapratām to tēmu, sapratām, ka tas tiešām ļoti svarīgi priekš mums kā jauniešiem. Un ka mums to tiešām vajadzētu zināt, un kad skolās būtu tiešām par to arī jārunā. Paldies, tu tiksi sadzirdēta, tu esi vados visā pasaulē. Jā, un mēs nonākam atkal pie Elīnas, un es tev gribu jautāt ar šo visu pieredzi, kas tev ir gan izglītības, gan muzeja jomā, kā tu redzētu, kā varētu vislabāk saslēgt šīs nozares. Mums ir šie praktiskie piemēri un pieredzes, bet jā, kā to vislabāk padarīt par ilgstošu, ilgtspējīgu praksi. Un man arī tāds jautājums, varbūt to būtu vērts formalizēt un izveidot kādu oficiālu ietvaru vai formulu, kā muzejs ar skolu uzsākt sadarbību izglītībā, ilgtspējīgai attīstībai. Manuprāt, muzeji ir brīnišķīgas vietas, kur papildināt formālo mācīšanos, jo tās ir vietas, kur visādi fakti un teorija kļūst par stāstiem un priekšmetiem un ilustrējas. Un te jau mēs redzējām par to, kā vienas personas muzejs var atrast tik daudz tēmas, par ko runāt. Tad mēs arī dzirdējām to, kā apzināties to savu rīcības spēju, cik tas ir svarīgi vispār izglītībai, ilgspējīgai attīstībai. Un ja mēs redzam kādus vēsturiskus personāžus, kuri vieni paši ir tik daudz ko sasnieguši un kā viņi to ir izdarījuši, tas jau arī mazajiem skolēniem parāda to, kāda var būt vienas personas ietekme. Es domāju, ka šis ir brīnišķīgi, bet te jau arī manuprāt, ļoti labi tika ieskicēts, kas tad ir šī problēmas sakne, un tie ir resursi. Protams, abās pusēs, gan muzeja pusē, es ļoti, ļoti labi zinu uz savas miesas, zinu, cik ierobežoti resursi ir muzejos un vēl muzeju pedagoģijā. Un cik ierobežoti resursi, īpaši laika resursi, ir arī skolu pusē. Un, manuprāt, mēs nevaram runāt par kaut kādiem lieliem plāniem un lielām attīstībām, ja mēs neņemam šīs abas lietas vērā un skatāmies, kā tad papildināt šos resursus. Gan skolu pusē, gan muzeja pusē. Jo, ja tas tiek darīts tikai vienā pusē, tas arī īsti nesanāks. Man par ļoti, ļoti labs piemērs ir Latvijas skolas soma, kur bija šīs abas divas puses, ka tiek iedots finansiāls resurss skolām, un tajā pašā laikā tiek iedots arī resurss, kur muzeji varēja pieteikties Kultūra Kapitāla fondā, izveidot programmas. Jo, ja tas ir tikai vienā pusē, tad tas īsti nestrādās. Tajā pašā laikā laika resurss
īpaši skolās, viņš ir tik, cik viņš ir. Un varbūt šeit tiešām ir jādomā, kā muzejiem būt. Te jau Baiba minēja, ka muzejs pats aizbrauc uz skolu, ka tiek veidotas saiknes starp tuvākiem muzejiem. Nav obligāti visām skolām jābrauc uz lielajiem Rīgas muzejiem. Un kā attīstīt kaut ko, kas tiešām vietējā mērogā ļoti labi strādā. Un liekas, ka tas ir burvīgākais, ko var izdarīt. Un tiešām nevajag domāt, ka tikai tāpēc, ka manā novadā nav zinātnes muzeja, ka mēs nevaram mācīties par zinātni. Jo te ir lielisks piemērs, kā neliels muzejs it kā ar vienu tēmu var atrast tik daudz, par ko runāt un ko pētīt sev apkārt. Un es domāju, ka potenciāls ir milzīgs. Par to, vai šai sadarbībai vajadzētu būt formālai. Es pagaidām laikam teiktu, ka nē. Es neuzskatu, ka mēs esam tajā pakāpē, kur tas varētu tikt formalizēts tieši šo resursu dēļ. Es pati zinu no muzeja puses, ka tas ir diezgan apgrūtinoši muzejiem izpildīt visādas formālās prasības un sekot viņām līdzi. Un šie muzeja pedagogi, tas ir samērā sarežģīti. Un arī varbūt mēs skatāmies, mēs esam daudz tādā pilotēšanas posmā īstenībā. Un varbūt, kad vajag gūt šīs mācības un vajag atrast labākos veidus, kā to darīt un tiešām tādus pamatīgus secinājumus iegūt pirms sākt šo te formalizēšanas procesu. Es nesaku, ka tas nākotnē nebūtu jādara vai ka tā nebūtu laba ideja. Man liekas, ka mēs vienkārši neesam tādā fāzē abās pusēs, kur tas šobrīd kaut ko ļoti mainītu uz pozitīvo pusi. Nav tā, ka skolas un muzeji nesadarbojas, tāpēc, ka tas kaut kur nav ierakstīts. Tā nebūs problēma sakni šobrīd. Tā kā, jā. Paldies. Jā, lielā mērā ir jāpiekrīt. Es gribētu aicināt tagad pievērsties tai izaicinājuma tēmai. Varbūt mēs jau daudz ko iezīmējam, varbūt katra no jums varētu padalīties šajā pieredzē, kas bija grūti un kas bija tie apgrūtinošie apstākļi un kas bija veicinošie. Kas droši vien arī būs vispārīgi uzsākot citas līdzīgas aktivitātes. Līga jau pie tiem apgrūtinājumiem notiek, tas ir tas laika resurs, par ko ir runāja, atrast to laiku starp stundām, starp mācību programmu, iekļaut to laiku, kad tad veltīt laiku šim, ko mēs tiešām gribam darīt. Bet pie tādiem, bet es domāju, ka pārējais viss bija it kā kārtībā, nebija tāda apgrūtinājuma, nevis apgrūtinājumi, bet apgrūtinājums, bet atrast laiku, bet pārējais mums gāja ļoti labi, jo mēs atrodamies viens no otra ļoti tuvu, kā jau es minēju, un šis dalītais darbs, ka mēs kaut ko darām muzejā, kaut ko staigājot pa pilsētu, kaut ko mēs drīkstam darīt arī klasē, un tas nav tā, ka tikai vienreizējs pasākums, 40 minūtes, kā runā, izdaram un ejam mājās, bet noteikti izaicinoši būtu, ja mums būtu jābrauc, ja būtu jāmeklē transports, jāpiesaka, jārezervē pusdiena vai pat diena. Jā, iespējams vēl kāds pedagogs jāmeklē, kurš dosies līdzi. Un tas ir tas lielais pluss nelielai pilsētai, kur mēs varam gan izstaigāt pilsētu, gan aiziet uz muzeju, gan atgriezties klasē un darboties. Jā. Un arī pluss ir tas, ka konkrēti par mani, ka man ir sākuma skolas posms. Es pieļauju domu, ka lielajiem tas ir stipri grūtāk, jo tur ir dažādi skolotāji un katrs atbild par savu, un tad ir jāvienojas vairākiem pedagogiem, kuri tad tās stundas būs gatavi, teiksim tā, atdot. Jo sākuma skolā jau mēs tur varam pagrozīt tā, lai visiem ir labi. Te ir tas, ko Elīna jau iezīmēja, tas vietējais muzejs, vietējās partnerības. Un, jā, es vēl arī gribu pajautāt, vai šī partnerība turpināsies tieši ar tiem jautājumiem, strādājot ar muzeju. Kā jums liekas, te muzejs arī ir? Es domāju, ka noteikti tas ir bijis un būs. Jā. Tā jau ir tāda ilgstoša sadarbība, kas noteikti. Muzejs ir mūsu tiešām lielisks mācību partneris mūsu skolai, un mēs turpināsim sadarboties dažādos vecuma posmos. Jā. Un vēl gribēju iztaujāt par to izglītības programmu, kurai jūs sekojat, ja es to pareizi saucu, to saturu, kas jums ir jāpasniedz skolāniem.
Kā jūs darījāt, lai to saslēgtu ar šo aktivitāti muzejā, vai tas bija pilnīgi tāds kā ārpusstundu darbs? Cik tas ir svarīgi skolotājiem vedot skolā? Šajā gadījumā to varēja sasaukt ar vizuālo mākslu, ar sociālajām zinībām, kur mēs par to vēsturi pieskaramies un runājam, bet arī kā ārpusstundu darbs, jā. Vai, teiksim, pamatojot skolā, kādēļ šie skolēni kaut kur dodas, jums ir teiksim, tā formāli jāpamato, kādā priekšmetā viņi to dara, vai tas ir brīvāk? Tas nav tā ļoti strikti noteikts. Mēs paši pielāgojam. Jā. Skaisti. Baiba, kā no muzeja puses tas izskatījās, kas bija grūti, kas bija viegli? Mums paveicās ar to, ka mums tiešām skola bija tik ļoti pretīm nākoša ar to savu dārgo laiku. Bet, protams, tas arī prasīja kaut kādus zināmus piepūles no viņu puses un no mūsu puses, kad mēs varam, kad nav sporta diena, kad nav Ziemassvētku eglīte, kad nav un kur tur pa vidu to visu ielikt. Protams, mums izaicinājums ir, jo mēs esam nekurienē. Un pie mums ir jābrauc vienalga, pat vistuvākajai skolai pie mums ir jābrauc. Tam ir vajadzīgs transports. Projekts mums to nodrošināja. Ja nebūtu projekta, tad jautājums, kurš par to maksā. Un tos transportus arī pašvaldībā viņi ir tik noslogoti, ka viņus nevar tik viegli dabūt. Un, tas ir arī izaicinājums. Es savā ziņā varbūt tas nav izaicinājums, bet tāda jauna pieredze gan skolai, gan skolniekiem, gan mums. Tas veids, kā mēs mācāmies, kā ir pierasts skolā strādāt un kā mēs to darām muzejā. Un tā kā mums bija tas laika resurss dots, tad jaunieši pierada pie tā, kā mēs, jo viņi ir pieraduši kā iet skolā, tas formāts. Kāda ir tā atšķirība? Egija, kāda bija atšķirība mācīties muzejā? Muzejā, manuprāt, bija bišķi interesantāk, jo tu nesēdi stundās, to jāklausās, ko skolotājs tur stāsta, tu arī darboties, tu arī izpausties, un tu zini, ka tevi sadzirdēs. Un tā kā, ka tu vari izstāstīt, ko tu domā par to, nevis vienkārši sēdēt stundā un pierakstīt klādē kaut ko. Bet, man liekas, ka sākumā tas nebija tik viegli arī, jo bija jāpierod pie tās runāšanas, ka tev prasa. Ko tu domā? Kas tev ir vajadzīgs, lai tu labi dzīvotu? Kas tavā pagastā pietrūks? Un tev ir par to jādomā un jārunā. Un tad, kad baidzēja laicīgi, lai tie jaunieši atvērtos, un tad viņi atvērās, tad es atceros, ka tad, kad mēs atklājām izstādi, tad puiši teica, ka viņiem tas, kas vislabāk patika, beidzot varēja runāt. Viņi varēja runāt, viņiem prasīja, viņi varēja domāt un tā. Nav īsti vēl viņi pie tā pieraduši, un tad muzejs ir tā vieta, kur var droši runāt par dažādām tēmām un paplašināt to redzesloku. Arī citos muzejos es varu padalīties ar vērojumu, ka tad, kad bija šie noslēdzošie izvērtēšanas apļi, vislabākais un visbiežāk izskanējušais kompliments bija, ka bija liels pārsteigums, ka bija arī grūti, bet prieks par to izteikšanās iespēju. Man liekas, ka varbūt es maldos, bet ka skolēni skolā domā, ka viņiem ir jāsniedz pareizā atbilde. Bet šeit tā atšķirība bija, ka viņiem tikai ir jāsniedz savas domas. Un, teiksim, 3. klasītes gadījumā tās bija tiešām tādas atbildes, ko es nezinu, man liekas, pieaugušais nevarētu skaidrā prātā to izdomāt, ko viņi tur izdomāja. Jo, piemēram, tas, ka ir vajadzīgs zoodārzs, kuru apmeklēs tikai dzīvnieki paši. Es nezinu, kurš pieaugušais kaut ko tādu varētu izdomāt, ka tas dzīvnieks nav tā kā instrumentalizēts vai tur krātiņā, bet lai dzīvnieki var normāli satikties savā starpā un darīt savas lietas. Tāds zoodārzs bija Madonā ieteikts. Un līdzīgi, man liekas, ka muzejs ir tā drošā vide, kur tu arī vari būt nepareizs un atklātāks varbūt nekā klasē. Man tā šķita, kā muzejniekam varbūt arī ir dažādi šīs skolas pieredzes. Tad paturpini, lūdzu. Es tikai tam varu pievienoties. Mēs jau to arī ne tikai šajā projektā, bet arī citos esam atklājuši. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka muzejs ir tā drošā vide, drošā vieta, kur var runāt un var domāt. Un ārpus tādiem pareizi un nepareizi rāmjiem. Jo es tiešām man ar skolu varbūt ir mazāk sakara, bet bieži vien ir tā, ka skolnieki atbrauc un
tu viņiem kaut ko pajautā, piemēram, kā tu jūties. Un viņš tā kā atbild, bet viņš gaida, ka tu mēsi ar galvu, ka viņš ir pareizi atbildējis. Un ir forši, ka viņi atbrīvojas un pierod, ka var atbild, ja viss ir pareizi, ko tu saki. Man liekas, arī tajā ilgspējas kontekstā tas ir arī ļoti svarīgi, ka mēs esam ilgspējīgi, ja mēs viens otru dzirdam un jūtamies dzirdēti un varam izteikties. Jā, bet kopumā brīnišķīga pieredze. Paldies, Egi. Kas tev bija apgrūtinoši un kas bija iepriecinoši? Apgrūtinoši, protams, bija tas laiks. Pat cik mums bija 9. klase, mums tā laika bija, cik bija. Mums bija daudz jāmācās, un lielākoties mūsu muzejas uz nodarbībā ņēma vērā, tā, ka mums bija vēstures stundas. Un tad mums vēstures skolotāji vienmēr ļoti deva daudz darbus, kas bija pašiem jādara, līdz ar to mums bija pašiem vairāk jāmācās. Bet es tās vēstures stundas beig negribēju apmeklēt. Mums bija tā kā, principā tā stunda notiek kā lekcija. Mēs vienkārši sēžam un klausāmies, ko tas skolotājs tur stāsta. Un tad gribējās kaut kur aiziet, izkustēties. Un tad ar muzeja nodarbības bija tas, kas mums tiešām ļāva tā kā izkustēties un pateikt arī kaut ko, ko mēs par to domājam. Visu un tāds. Bet beigās jums vajadzēja ilgāk mācīties, vairāk pašmācības ceļā apgūt. Tas gan jā, un bija tāds bišķiņ, tā kā, kad vajadzēja pašiem pamācīties vairāk, bet vismaz bija rezultāts. Skaisti. Jā, es arī varu teikt, ka tā bija kā vadot nodarbīgas pa brīdim Dzērbenes skolā kāds tika izsaukts uz eglītes mēģinājumu, tur kāda deja bija jāizmēģina, kādam vēl tur bija kaut kas pa vidu. Vispār man arī šķiet, ka jaunieši ir ļoti noslogoti, ne tikai skolas un muzeja, bet arī bērni un jaunieši ir ļoti noslogoti. Viņiem ir ļoti daudz papildu pienākumu, hobiju, atbildību. Un man arī ir tāds iespējas, ka dažkārt šajos neobligātajos projektos arī jau aktīvie jaunieši tiek iesaistīti, kur jau tāpat jau ir visur citur aktīvi. Man liekas, ka tā arī ir tāda skola mums, arī jauniešu laiku ļoti cienīt un visu to, ko darām kopā, saplānot un lai tas ir saturīgi un arī aizraujoši. Kādi ir izaicinājumi un veicinošie apstākļi no ministrijas skatu punkta? Jā, es te klausos, un man liekas, ka tas izaicinājums droši vien būtu tomēr iet uz to, lai tas muzeja apmeklējums un šī izglītības forma nebūtu kā kaut kas obligāti papildus. Man šķiet, ja es nemaldos, tad kad nāk eksāmena laiks, tad Nacionālajā vēstures muzejā ir tā, agrāk vismaz bija tā iespēja, ka tur viņiem var kopā gatavoties vēstures eksāmenam, ejot ekspozīcijā. Man liekas, ka tas ir tāds lielisks piemērs, ka tas nav kaut kas papildus, bet mēs paskatāmies, kā to kas skolēnam ir jāapgūst tādā citā mērcītē, var efektīvāk, interesantāk, interaktīvāk apgūt arī muzejā. Man liekas, ka tas ir tāds labs un liels izaicinājums, un tad varbūt arī tas, ja nāk visādi, ja mēs finansiālos resursus vēl šā vai tā atradīsim, tad 24 stundas diennaktī mums visiem paliks, laiks ir tik, cik ir. Un šis būtu droši vien kaut kas tāds, par kur mēs noteikti varētu efektivizēties un skatīties kā 2 zaķus vai 3 vai 4 nošaut ar vienu šāvienu. Jā. Tas bija tāds iespējamais veicinošais moments, ko varētu atrast. Bet īstenībā Elīna jau atbildēja uz manu nākamo un pēdējo jautājumu, pirms mēs pārējām pie publikas. Jau lūdzu sāciet domāt jautājums. Mans jautājums bija par to, ko mēs katrs savā institūcijā un savā lomā varētu diezgan tuvā nākotnē tagad izdarīt, lai šīs sadarbības starp skolām un muzejiem un jauniešiem nostiprinātos, ilgtu un būtu liederīgas abām pusēm. Vai Elīna, tu vēl kaut ko piebildīsi, vai mēs izmantosim tavu iepriekšējo atbildi? Jā, man būs grūti šo atbildēt, bet tas, ko es vēl neesmu pateikusi, kas varbūt iet kopā ar tiem darāmajiem darbiņiem,
tas varbūt tas secinājums, ko es paņemu no tās valsts iniciatīvas, no šī dokumenta veidošanas, ka īstenībā būtu ļoti labi paskatīties, kaut kā sakartēt to esošo muzeju darbību līdz šim pēc tādas būtības. Nu, tad kas tad notiek? Kas ir tās labās prakses, kur ir pilnīgi tukšie caurumi tajā piedāvājumā, kur vajadzētu tā kā vairāk? Jo tas ir, manuprāt, šobrīd šajā pašreizējā situācijā ar tiem resursiem, par ko mēs runājam, muzejs būs tas piedāvājuma sniedzējs. Viņš būs tas, kas izies uz to komunikāciju. Nu, visdrīzāk šobrīd, jā. Un tad tas droši vien būtu labi saprast, kur varbūt ir jau tas pamats ļoti labs izveidots un kur tikai tas kaut ko vēl vajag pielikt. Mēs it kā mācāmies par vidi un ekoloģiju, bet varbūt pieliekam vēl pāris citas ilgspējīgas attīstības, ilgspējas tēmas, par ko mēs vispār nerunājam Latvijas muzejos, kur ir pārbagātība. Man šķiet, ka šis ir tāds jautājums, kas man, gatavojot uz šo diskusiju, palika prātā, ka īstenībā ir minējumi, bet mēs jau nezinām. Šis ļoti labi saskan ar muzeja biedrības vienu no plāniem, proti pārskatīt to ilgspējīgas attīstības projektu datubāzi, kas šobrīd ir mājaslapā, kas ir nedaudz iestrēgusi un kas arī tika veidota, sveicieni, nedaudz ar tādu vieglu pieskārienu projektiem, viegli pieliekot vienu vai otru mērķi. Bet ir doma nedaudz stingrāku atlasi izveidot un pavērtēt tiešām tās programmas un paskatīties varbūt pret to ietvaru, vai tas tiešām būtu piedāvājums skolām kā tāds vērā ņemams un līdzvērtīgs piedāvājums izglītībā, ilgspējīgai attīstībai. Varbūt Līga gribētu turpināt. Ko skola un skolotājs varētu darīt? Pirms jaunā mācību gada, domāju, ir īstais laiks, kad saplānot, ko mēs varam darīt, kad plānot to tematisko plānu, tad tiešām uzlikt uz lapas jau konkrēti un apstīties varbūt kādu tematu, kurus sakrīt vai ar kādu muzeja nodarbību. Bet ko es vēl gribēju pieminēt, kad ļoti jauki šajā gadījumā, kas man ir ļoti svarīgi kā skolotāji, ka to dara visa klase. Ka tas nav kaut kādi tur izredzētie spējīgākie vai kaut kādi talantīgākie vai tiem, kuriem interesē vēsture, bet visi mēs kā kolektīvs ejam uz priekšu un kopīgi augam kā kolektīvs. Tas bija tiešām ļoti simpātiski, jo mēs strādājām ar pilnu klasi jūsu gadījumā, vai ne? Tie bija 30? 24, jā, bet viņi bija tik daudz. Jā, un tas bija ļoti skaisti, ka tie jaunieši bērni šajā gadījumā strādājot grupiņās arī ļoti daudz kaut ko kopā radīja un štukoja un tad prezentēja katrs savā valodā brīžiem. Jā, vai tas ir klasē atstājis kādu iespaidu? Es domāju, ka noteikti. Protams, mēs arī mācību procesā un stundās cenšamies to darboties grupiņās un ne tikai ar draugiem un mainīt šīs kompānijas. Bet es domāju, šeit arī noteikti tas kaut ko atstāja. Jā. Bet tā praktiski domājot, teiksim, kā tu teici, ar skatu uz nākamo gadu, cik ir viens tāds sākumskolas klasītes kapacitāte, 1, 2 tādus ilgas sadarbības projektus, cik jūs vispār varat ņemt pretī no muzeja? Es domāju, noteikti, gadā noteikti viens, bet domāju, reizi pusgadā pat varētu mēģināt mierīgi, jā. Sākuma skola par lielajiem varbūt varētu būt sarežģītākiem. Jā, ģimnāzistiem strādājot, mums izdevās 2 reizes vienu klasi satikt, un tas bija ekskluzīvi. Bet rezultāti bija ļoti līdzīgi, arī ģimnāzists teica, ka viņi novērtēja iespēju izteikties. Vaiva, ko muzejs varētu darīt šo sadarbību vārdā? Katrs muzejs varētu adaptēt klasi. Mēs to jau esam izdarījuši. Kā to dara? Kā to dara? Mēs, piemēram, izsludinājām, ka var pieteikties, kļūt par Vedembā muzeja klasi, un pārsteidzoši daudz arī pieteikumu bija. Mēs izvēlējāmies, noslēdzām draudzības līgumus, kur visi ir parakstījušies un draudzēsimies līdz 9. klasē. Un tad mums būs tas ilgtermiņš un ilgtspēja. un varbūt vēl tādu, mēs jau kaut kādus 3 gadus taisamies, bet varbūt šogad mēs beidzot varētu augustā saņemties, ja mēs gribētu iet uz tām tuvējām skolām, satikties ar skolotājiem, uz tādām garākām sarunām par to,
ko skolotāji no mums varētu gribēt. Jo mēs bieži vien visu kaut ko piedāvājam, un mēs to piedāvājam un šo, bet tā kā mēģināt labāk saprast, kas ir tas, ko skolotāji varētu savos mācību priekšmetu ietvaros gribēt no mums, un tad vairāk par to padomāt. Bet varbūt mums šogad izdosies aiziet uz tām skolām, mēs jau vairākus gadus taisamies. Interesanti, ka projektā, kur bija 9, man jau jūg cipari, pilotu projekti Latvijā un Spānijā, kopīgais secinājums bija tāds, ka muzejiem nevajadzētu būt šiem iniciatoriem, jo viņi jau tāpat ir pārstrādājušies. Bet, kā teica Elīna un kā rāda Baibas praksi, muzejs tomēr ir tas, kurš spēr pirmo soli, un tad ir jācer, ka pretī ir skolotājs, kurš gatavs arī stāstīt. Es vēl gribēju paturpināt tevi par tiem resursiem, jo tu pieminēji, ka bez resursiem īstenībā ir grūti transports un citi. Vai tas nozīmē, ka muzejam kā iniciatoram ir pastāvīgi jāraksta projekti, vai tu redzi kādu risinājumu? Es vēl gribētu piebilst, ka strādājot ar jauniešiem, viņi taču arī visu laiku ir izsalkuši. Viņiem gribas kaut ko forši uzzēst arī. Jā, ko es saku? Ir jāraksta projekti, bet, piemēram, ar tām mūsu adaptētajām klasēm, mēs tā ceram, mēs ar skolām esam tā runājuši, ka mēs visu, ko varam viņiem, un viņi visu, ko var mums, un tad, kad mums būs projekti, viņi būs pirmie, kam mēs piedāvāsim, un ja mums būs nauda, mēs organizēsim transportus un pusdieniņas, bet tad, kad mums nebūs to resursu, tad vecāki ir gatavi paši vest un paši braukt, jo viņi tā kā zina, ka mums tā sadarbība ir ilgāka, un tā resursu apmaiņa un dalīšanās ar tiem ir no abām pusēm. Bet mūsu gadījumā es teiktu, ka ja mēs gribam, lai pie mums nonāk, mums ir jāraksta projekti, jo pie mums ir jābrauc, un tas uzreiz ir ilgāks laiks, tas nozīmē, ka ir obligāti gribēsies ēst, jā. Es atceros, ka vienā no mūsu pirmajām sadarbībām, kur mēs ar jauniešiem strādājām mēnešiem līdz vakaram, un viņiem lekcijas un darbnīcas un ko tik un ekskursijas piedāvājām, un beigās, kad mēs viņiem jautājām, kas jums vislabāk patika, top 3 numur 1 bija pusdienas. Jo mēs no tā es sapratu, ka tas ir svarīgi. Bet es vēl gribu paturpināt nedaudz Baibu. Mēs nedaudz pieskarāmies tam, ka skolotājiem ir nodrošināts šīs gan formālās, gan neformālās izglītošanās iespējas par ilgtspējas mērķiem. Kā ir muzeja vidē, vai tas arī nav tāds resursu jautājums brīžiem, vai ir laiks izpētīt katru no šiem mērķiem vai to specifisko mērķi, vai ir arī tādi izglītības resursi, kas ir pieejami. Projektā mēs nodrošinājām apmācības pāris mēnešu garumā gan par klimatu, piemēram, lai muzeja arī neizplatītu kaut kādas virspusējas banalitātes par to pašu šķirošanu un tā, kad īstenībā šīm pārmaiņām jābūt daudz dziļākām un labāk ir jāizprot šie procesi arī par Latvijai aktuāliem tieši ilgspējas izaicinājumiem. Tur ir vajadzīgs laiks un prasme nonākt pie tiem resursiem un tiešām kvalitatīvi ar viņiem strādāt. Kā tas ir? Jo tas ir atkal jauna piepūle, laiks, atkal visi šie jautājumi. Es domāju. Nav tā, ka nav resursi, jo ir jau ik pa laikam arī muzeja biedrība piedāvā kādu semināru vai lekciju vai kursus. Un tad tie resursi, kas pietrūks, ir tā mūsu varēšana, motivācija un laiks aizbraukt uz viņiem. Tādā ziņā šādi projekti ir ļoti labi, jo tu tā kā brīvprātīgi piespiedu kārtā un tev tā kā atnāk tā informācija un tā pie tevis. Man nav nekur jābrauc, man projekta ietvaros tas ir jādara un man nav izvēles. Bet, ja, piemēram, ir šie visi brīnišķīgie piedāvājumi, ko mums muzejniekiem piedāvā apgūt, es, protams, ļoti izvērtēju, ko es varu paspēt, ko es nevaru paspēt, vai es gribu vēl savā pirmdienā, brīvdienā aizbraukt uz kādu kvalifikācijas celšanas kursiem. Jā. Tā kapacitāte piedāvājums ir, bet vienkārši tu nevari visu paņemt, ko tev piedāvā, un projekta ietvaros tu vienkārši tā kā brīvprātīgi piespiedu kārtā tur nonāc pie tā laimīgajā pusē, kur tu zini par ilgtspēju kaut ko vairāk.
Paldies, Baiba. Nu, laikam pēdējais galavārds mums šajā sarunā pirms jautājumu un atbilžu sadaļas pieder Egijai. Ko tu ieteiktu darīt mums visiem jauniešu labā, lai šie ilgtspējas jautājumi jums būtu tuvāki, saprotamāki un arī, lai tiktu radīta vide, kurā jūs varat darboties sev saprotamā, sev jēgpilnā veidā ar tiem? Nu, manuprāt, skolām vajadzētu vairāk interesēties par muzejiem, tā kā par kaut kādām nodarbībām, braukt pie viņiem ar mazām klasēm, ar lielām klasēm, tā kā, un lai viņi uzzina kaut ko jaunu, ko viņi nezina, jo mēs esam piedzimuši, tad mēs piedzimām, un tā kā mums iepriekš ir bijis vēsture vis kaut kāda, un mēs par to neko nezinām, mums tad kā vajadzētu zināt, un tad nodara tie muzeji, kas mums ir Latvijā, uz kuriem mēs varētu aizbraukt, papētīt kaut ko, un arī padarboties praktiski, un tad pēc tam skolā sēdēt stundā un izrunāt to visu, kas patika, ko gribētos vēl apskatīt, un kad skolām vajadzētu vairāk interesēties. Un apmeklēt muzejus ar klasēm. Tā, nu, Bet mēs par šiem laikam... jauniešiem? Ne, nu, mums pašiem jauniešiem mēs varētu arī izteikt iniciatīvu, tā kā iet pie skolotājiem, direktoriem, teikt, ka mēs gribētu aizbraukt uz muzeju, pastīties, kas tur ir interesants, un tā kā papētīt kaut ko un tā. Es ceru, ka jūs tagad darīsiet tā, pēc šīs pozitīvās pieredzes ar vienu muzeju, varbūt arī rosināsiet biedrus un skolas iesaistīties arī sadarbībā ar citiem muzejiem. Vai runātāji gribētu vēl kaut ko piebilst, pirms mēs pievēršamies zālei? Vēl kāds pēdējais nepateiktais vārds, domu grauds? Pagaidām ne. Nu tā, mēs laikam gribēsim mikrofonu. Šeit ir pirmais jautājums pirmajā rindā. Liels, ka mums ir superīgs palīgs. Paldies. Man papildus jautājums, kas izriet no Ingas iepriekš jautātā Egijai, un arī no tavas atbildes. Patiesībā vesela jautājuma ķēdīte. Vai tev bija pirms tam muzeju apmeklējuma pieredze, ja bija, vai tā bija no skolas vai individuāli? Un tad attiecīgi, ja tāda bija, vai šī sadarbība ar Kalāčiem mainīja tavu priekšstatu par muzeju? Un noslēgumā visa, kas tavuprāt ir muzejs? Kad tu tajā projektā mācījies par ilgtspējību un par labbūtību, un par to tu noteikti tagad varētu diezgan daudz pastāstīt, bet es esmu muzejnieks un man ir interese, kas šī visa rezultātā, kādu secinājumu tev ir par muzejiem? Ar ko viņi vispār nodarbojās, kas viņi tādi ir? Es esmu bijusi gan ģimenes muzejiem, gan ar skolu, gan Rīgā, gan tepat netālu vietējos muzejos. Nu, manuprāt, muzejs ir tas vieta, kur tu aizbrauc apskatīt kaut ko, ko tu neesi redzējis, kaut kādu vēsturi senu, kas ir tā kā senas lietas, stāstus un tā kā uzzināt kaut ko jaunu par to. Un sadarbojoties ar Kalāčiem, es teikšu godīgi, man mainīja visu priekšstatu par muzejiem, jo iepriekš man likās, ka viss ir garlaicīgi, tu aizej, tu apsties, tu nedrīkst neko aiztikt, tu vienkārši pasties ar acīm izstaigā un viss, un tu arī braukt mājās. Tad mēs varējām arī padarboties, paskatīties, un tiešām bija interesanti, un tad mainīja visu to ieskatu uz visiem par tiem muzejiem, un tā gribētos tā kā vēl braukt uz muzejiem uz tādām nodarbībām. Teici jau, tā ir vieta, kur tu aizēji pazīt ar vēsturi un ieredzēt priekšmets. Tā mums nākamais jautājums. Es vienkārši papildināšu, ja man jautājums būs tepat blakus, bet vienkārši papildināt to, ko teica, kas ir ieguvēji. Bērni ir ieguvēji, sabiedrība ir ieguvēji, bet man liekas, ka te ļoti labi parādījās, ka arī vecāki ieguvēji, jo caur skolēniem uz vecākiem mēs gājām tajā prezentācijas pasākumā. Vecāki atnāca klāt paskatīties, ko viņu skolēni ir radījuši. Man liekas, ka tā ir vēl viena tāda pievienotā vērtība, jo tas aiziet ārpus vecāki, vecvecāki, kas nāca mūs atbalstīt. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt. Otrs, jauniešiem ne tikai ir jāiet uz skolu ar iniciatīvām, bet mēs jau aicinām arī uz muzejiem ar iniciatīvām. Mēs aicinām veidot kopā izstādes. Tā kā laipni lūdzam, arī uz Madonas muzeju var braukt dzērveni, nav nekādu problēmu. Tā kā, jā, tas vienkārši mana piebilde arī sekojot, vērojot, kā tas projekts realizējās. Es dodu jautājumu. Es vēl iesprāgšos pa vidi, jā, par to ietekmi uz ģimenēm. Tas tiešām tā ir. Un man ļoti, ļoti, laikam, uz visu mūžu ir iespaidojis tas viens komentārs, ar ko atnāca vienas Kalāču fokus grupas jaunietes ģimene un teica, es nezinu,
ko jūs darījāt ar manu bērnu šeit un kā tas tā ir sanācis, bet ir kļuvis vieglāk, jo šis projekts bija veltīts labklājībai un psihiskai veselībai, un mēs varbūt arī vienkārši uztrenējāmies runāt par to, nosaukt lietas vārdos, un, ja tas var uzlabot kādai ģimenei iekšējo saziņu, man liekas, tas ir augstākais līmenis. Jā, bet lūdzam jautājumu. Jā, labdien! Visticamāk, mans jautājums būs skolotājai, un otrs jautājums būs blakus sēdētājai. Pirmais jautājums. Šis sarežģītais definīcija, ilgtspējīga izglītība. Kā jūs to paskaidrojāt 1., 2. klasītei? Kā skan tā definīcija viņiem? Un otrais jautājums būs, jo man blakus arī sēž tāds bērns, un es gribētu, lai viņa saprot, par ko tad šodien te tā baigi runāja. Un otrs jautājums būs Veidenbaumam uzdevumam. 1 diena ieskicējiet, ko nozīmē, tad, kad jūs adoptējāt to klasi no rīta līdz vakaram. Kāda tad bija tā viņu darbošanās adoptētajai klasei? Paldies! Zinu, tā pavisam vienkārši sakot, tad tas, ko tu dari šodien, tas atsauksies uz tavu dzīvi nākotnē. Katrai rīcībai ir sekas, gan rūpēs par sevi, gan par savu vidi, gan tuvākajiem, gan attieksmē. Tas ir viss saistīts par un ap nākotni. Tas ir tik brīnišķīgs tulkojums, jo man šķiet, ka oficiālā definīcija tā tuvu tekstam ir, ka šodienas paudze ir jādzīvo un jāizmanto planētas resursus tā, lai nākamās paudzes arī varētu pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties. Bet droši vien, ka jā, bērnu valodā tad tas varētu skanēt tā. Un par dienu ar adoptēto klasi. Vispirms mēs esam vienojušies, ka mēs vidēji gadā satiekamies 2 līdz 3 reizes mācību gadu laikā. Un mēs sākām to sadarbību pavasarī, un tad mums bija pirmā pilnā diena Kalāčos. Tā mums bija zaļo kalāču tēmā, kur mēs izzinājām visu, kas dzīvo Kalāčos, kā visi jūtās. Mēs spēlējām dažādas spēles, mēs zīmējām kalāču kartes, kur papildinājām muzeja piedāvājumu ar lidlaukiem un citām ļoti vajadzīgām lietām. Mēs apskatījām muzeja krājumu, pētījām, runājām, pavadījām laiku kopā. Un uzēdāt arī. Un arī uzēdām, jā. Jā. Nākamais jautājums. Jā, man būs sākšu ar komplimentu daļu, un pirmais kompliments būs Latvijas muzeja biedrībai, jo, manuprāt, šis noteikti no pirmais gads, ka jūs runājat par ilgspējīgās attīstības mērķiem, nozīmē, ja tas nebūtu sākts jau iepriekš, nekādi neizdotos arī šo starptautisko projektu iznest. Tas ir pirmais kompliments. Otrais kompliments būs visiem šī projekta dalībniekiem par to, cik nevienkārši ir nosēdināt šos globālos konceptus, tas tik tiešām ir pilnīgi skaidrs, un līdz ar to ārkārtīgi milzīgi pateicība par to, ka jūs pie tā pieķērāties, nenobijāties un lieliski izdarījāt. Bet mans jautājums, un es izmantošu izdevību ar uzdot jautājumu šīs diskusijas vadītājai, ir skaidrs aptuveni viens, ka zem nosaukuma jaunieši jūs ieraugiet cilvēku bērnus no pavisam maziņiem līdz diezgan lieliem. Tātad tas pirmais precizējošais bija, kāds bija beig galā mērķgrupas projektā. Un tas otrais būs tas jautājums, kas būs varbūt visiem. Pirms tam kolēģi tieši teica, kā runāt ar 2. klases bērniem, bet ir skaidrs, ka katrai no jums ir kaut kādi triki varbūt zināmi. Ja? Kas ir šie ledlauži? Kas tajā brīdī, kad cilvēku bērns sēž aiz aizskara un negrib neko dzirdēt par šiem ilgspējīgās attīstības mērķiem, ko jūs pašas varbūt pamanījāt? Kas ir tas, kas strādājot? Tas vienmēr ir grūtākais brīdis, kad tu ienāc pie nezināmas auditorijas, ar ko tieši sākt? Varbūt padomājot gan no savas pieredzes, gan no tā, ko jūs redzējāt, varbūt arī no starptautiskās pieredzes, bet tieši arī domājot par ļoti atšķirīgām vecuma grupām, jo katrai grupai jau kaut kas cits strādā. Paldies! Pirmais vienkāršais jautājums par vecuma grupām šajā projektā bija 2. Viena bija 6 līdz 12 gadi, tos mēs tā viegli roku nosaucām par bērniem, un tad no 12 līdz 18 jaunieši. Jo šajā projektā ir uzstādījums sadarboties ar Izglītības institūciju,
Un tad tā formālā izglītība šajā gadījumā beidzas 18 gados. Bet šīs divas vecuma grupas tika nospraustas galvenokārt veidojot vērtēšanas rīkus šim projektam. Un pētnieki, kuri ir ieraduši strādāt ar izvērtēšanas rīkiem, noteica to, ka nevar ar tiem pašiem rīkiem mērīt šīs prasmes, zināšanas un attieksmes un tā tālāk. Un šī robeža šķirtne bija 12 gadi, un tā mums izveidojās šīs grupas. Bet praktiski mums, Madonā bija 3. klase, Žaņa Lipkas memoriālā mums bija vidusskola pārsvarā. Tad, man liekas, ka Kalāča gadījumā mums bija visdaudzveidīgākā grupa, jo tur bija 12 līdz 16. Un rakstniecības muzejā sadarbības partners bija Strasdamuižas vidusskola, kas bija jau jaunieši 18, 19, man liekas, ka vecākajiem pa 20 jau bija pēdējā posmā. Un, protams, ka strādājot šajās ilgajās sadarbībās, tad šīm vecumiem arī tika pielāgots tas, kas tur notika. Bet tagad laikam tas interesantais jautājums - ledlauži. Tā, ja es sāku, tad manā gadījumā varbūt man nebija tik grūti, jo man tie bija mana klase, mani bērni, es zinu viņu niķus, stiķus un kā viņus motivēt, bet mums tāds liels plus bija tas, ka šogad kā reiz bija mūsu pilsētas Madonas 100-gade, un ka tas bija arī kā daļa pilsētai jubilejā, kad tā zīmes un tā darbošanās, ka mēs veidojam dāvanu. Un ja tu otram grib kaut ko uzdāvināt, tas jau arī kā motivācija. Un tajā gadījumā tas ļoti labi arī nospēlēja. Tas taču ir Madonai, mūsu Madonai. Un jā, tā tas viss viegli aizgāja. Nebija problēma. Ja es drīkst iejaukties, vai nebija tā, ka tas gājiens uz pašvaldību bija tāds lūzuma punkts, kurā daudziem gan bija liels bailes, gan arī tas nozīmīgums? Jā, tas bija ļoti manāms. Bērni bija tiešām ļoti, ļoti nobijušies. Viņi laikam līdz tam vēl neticēja, ka tiešām mēs tur iesim un tiešām tev būs jāprezentē tā sava zīme. Tagad tu nes atbildību par to, ka tu tur esi uzzīmējis un izdomājis. Un pēc tam viņi saprata, un tas lepnums, ka mūs dzirdēja, mūs klausījās, un ka tur bija tā kā žūrija, un viņiem tas bija ļoti, un tik viņi bija priecīgi, kad bija tas teikums, ka netika izvirzīta viena labākā zīme, bet ka visas bija brīnišķīgas. Tie bija spiedzieni, ovācijas, tiešām bija ļoti priecīgi bērni, jā. Madonas muzejs tagad izsakās. Ja vienkārši ko pašvaldība pati pateica, ka mums ir tāds prieks dzirdēt, ka jūs bērni domājat to, ko mēs pieaugušie arī gribam izdarīt, bet vēl līdz tam neesam tikuši attiecībā par dzīvniekiem un vēl par vidi, vai ne? Un tas bija tas, ka bērni to ir sataisījuši, vēl pieaugušie vēl nav līdz tam pašvaldībā tikuši, nav izdarījuši. Jā, un tur vēl klāt nāca tie personīgie stāsti, kas bija tā emocionālāk par to pašu ūdeni dzeršanu, kur mēs runājām. Jā, ka bērniņš stāsta par to, ka viņš bija slimnīcā tādēļ, ka viņš ūdeni nedzer, tādēļ viņš aktualizē šo jautājumu par ūdeni dzeršanu. Tāds caur savu prizmu izlaiž viņi, jā. Jā, man šķiet, ka tas arī bija tāds ledlauzis, ka viņi saslēdza to pilsētvidi iekļaujošo un tos lielos konceptus ar savu pieredzi. Atceros, ka kāds puikas stāsta arī par to, ka viņam ir bail tur pāriet to ielu, kur nav tās pārbrauktuvs viņam uz mūzikas skolu vai kur tur bija jātiek. Tāpat par pīlēm, kuram bija uzbrukusi pīle, un viņš uzlika to zīmi, ka tur nebarot tās pīles un nepaijāt tās pīles, jo viņam ir uzbrukusi tā pīle, jā. Nav tosti, jā, arī tas tāds sāpīgs punkts, par ko mums uz to galdu tā bieži neiet, ka tur esot tie guļošie cilvēki. Un tad, jā, zīme, ka te negulēt, jo ir bail iet garām, ja tur kāds guļ. Ledlauži Kalāčos? Man nāk prātā 3 lietas. Viena ir nekaitītība. Jo, man liekas, jauniešus īpaši tādā, varbūt tas tajā sarežģītajā pusauģu vecumā uzrunā tas, ka viņi dabū kaut ko viņi nav gaidījuši. Viņiem ir kaut kāds gaidas pret muzeju, cik tur būs garlaicīgi, un tad tu pēkšņi viņiem saki skrienam. Un viņi kaut kā viņus izsit no tā, ka viņi negrib un tā. Otra lieta, ko mēs jau it kā zinājām, bet šajā projektā no Sāras to mēs varējām labi mācīties, kā jaunietim dot atgriezenisko saiti par to, ka
ik lieta, ko viņš dara vai pasaka, ir vērtīga. Un pat tad, kad mēs domājam, tur muļķojās kaut kāda muļķība, kad tu to viņu pasacīji, to tā kā atdod viņam atpakaļ un reflektē par to, kā vērtīgu lietu, ka jebkurš viedoklis, jebkas, ko tu saki, ir vajadzīgs. Ja tev jautā par labklājību, un tu runā par labklājību, tas ir svarīgi, bet ja tu, piemēram, pasaki, ka tev vajadzētu dzērbenē hesburgeru, tas arī ir tikpat vērtīgi, kā, nezinu, ceļu remonts. Un tas, man liekas, dod tādu, atver tās durvis. Un trešā lieta ir tāda izcilība un kvalitāte. To es, man liekas, vienmēr saku, ka vienalga ar kādu auditoriju jūs strādā, ir jādara tas labākais. Un tad, kad mēs taisījām izstādi, ka mums izstādē bija dizaineris, maketētājs, ka mums bija teksta redaktors, ka tā izstāde notika domē, nevis tur, piemēram, mēs ar roku uzzīmējām un nolikām skolā, kas arī būtu ļoti jauki. Bet tad, kad tu piesaisti tos speciālistus un kad tu padari to jaunieti līdzvērtīgu tam maketētājam, māksliniekam, tam domes deputātam, tad arī tās durvis atverās un viņš tā kā saprot, es esmu novērtēts, tas ir līdzvērtīgs. Mans darbs var būt izcilā kvalitātē. Es varu ne tikai uzzīmēt un uzrakstīt, bet tur būs maketētājs. Un tas arī, man liekas, ļoti daudz ko dod. Egī, lūdzu, kas bija tavi tādi lūzuma punkti, kuros tev iemirdzējās acis kā projekta dalībniecei? Man tāds lūzuma punkts vairāk bija tad, kad mums bija jāsadarbojas ar Sāru, kad tā angļu valoda, man tā angļu valoda negaidies ko labi, un tad tas punkts, tas lūzuma, ka tev jārunā tagad angliski ar cilvēku, un tu līdz galam nevar, tu mēģini kaut kā izgriezties no tās situācijas un tā kā kaut kā apiet to visu, un tas man sagādāja tās lielākās grūtības, un tur es arī salūzu, bet pēc tam es atvēros, un tad jau viss bija labi, un tad mēs turpinājām projektu. Es domāju, tā Sāras ierašanās no Berlīnas bija arī tāds savādības punkts, jo pēkšņi ierodas tāda sieviete ar koferiem, kas ir pilna ar mālu, kaut kādiem žurnālu atgriezumiem, un tagad mēs taisīsim labbūtības salas un kolāžas, un man liekas, ka tas bija tik ļoti ārpus kastes, ka jaunieši ar kaut kā tā, tiešām tad ziņkāri tajā visā raudzījies, kas te tagad būs, bet man liekas, ka angļu valoda visiem bija izcila, arī trešklasniekiem, par ko Sārai arī bija liels prieks. Elīna. Tā kā es esmu strādājusi UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā, tad ar to izglītību ilgspējīgai attīstībai man ir diezgan daudz nācies saskarties. Un tas, ko es vienā brīdī pamanīju, ir, ka bieži vien tas paliek kaut kādā tādā globālā frāžu līmenī. Kad pasaule un lielas globālas pārmaiņas. Un man šķiet, ka tas ir svarīgi to teorētiski saprast, īpaši varbūt pašā sākumā, bet tad, kad notiek kaut kāda tāda darbošanās, tam ir jābūt lokāli. Kas ir tās mazās rīcības, ko mēs varam veikt, un te tāds reklāma, ka ir arī tādi brīnišķīgi, manuprāt, materiāli UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā, kas saucās Es redzu ilgtspēju, kur visiem vecuma posmiem ir kā var šos mērķus pētīt te apkārt un skatīties, ko es varu ar savu rīcību veikt un darīt. Un mans ledlauzis no tā, kad es pat esmu strādājis muzejā ar dažādām auditorijām. Es kādā konferencē šo iemācījos no vienas burvīgas amerikāņu sievietes, bija I see, I think, I wonder. Un ka vienmēr izvest to auditoriju caur šiem 3 soļiem, ko es redzu, ko es pamanu, ko es domāju par to, kas notiek, un kas ir tas trešais, kas man nav skaidrs, ko es gribētu citādi, kas ir, ko es domāju, kā varētu būt. Man liekas, ka šie 3 soļi, vismaz manā pieredzē, vienmēr ir visus tā iekustinājuši un atsvaidzinājuši un ļāvuši apzināties kaut kādu savu rīcības spēju, savu viedokļu svarīgumu. Un es pie tā, jau varbūt citos kontekstos turpinu pieturēties. Paldies! Cēsīs Cēsu muzejā pa logiem jau sāk iespīdēt saule un svaigas vēja brāzmas, un es domāju, ka ļoti likumsakarīgi galavārds šajā diskusijā ir Cēsu muzeja direktorai Elīnai. Paldies! Es gribu papildināt gan Elīnas tikko teikto, gan arī mans kolēģis
Baibas teikto, kā muzejos šo ilgtspējīgas attīstības mērķi var kļūt par mūsu darba daļu ikdienā. Un primāri, kā es to redzu, un kā mēs arī ar kolēģiem pagājušajā gadā strādājot pie mūsu stratēģijas, pie muzeja stratēģijas nākamajiem 5 gadiem, kopīgi lēmām, ka tam ir jābūt vienam no mūsu attīstības mērķiem, un tad uzreiz tam pakārtojās mūsu rīcības, un tad šīm te rīcībām pakārtojos mūsu gada plāns. Un tad, kad mēs likām kopā mūsu gada plānu, tad atklājās, ka tieši kalāžu pienesums mums šīs pozīcijas aizpildīja uzreiz. Ka mūsu risinājumi viduslaiku pils teritorijā, pils dārzā šeit ar pļavām, ar bioloģisko daudzveidību, ko mēs cenšamies atjaunot, un pļavas, kuras mēs nepļaujam visu vasaru, tikai tad, kad visas sēkliņas izbirst, tad augusta beigās mēs nopļaujam, un visu vasaru priecājamies, kā mums tur dažādas puķītes un audziņas zied un vainojas. Ir vēl viens, ko mēs varam ierakstīt šajā sadaļā. Un tad, kad kolēģis Piebalgā plānoja savu ikgadējo Piebalgas lielo svētku aktivitāti konferenci, tad mēs aizrunājāmies, ka cik tad var runāt par vīriešiem Piebalgā. Beidzot, mēs varētu uztaisīt vienu brīnišķīgu konferenci par sievietēm Piebalgas vēsturē. Un atkal mums bija ko ierakstīt pie ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo tas, ko mēs esam ierakstījuši mūsu stratēģijā, ir, ka mums ilgtspējīgas attīstības mērķi ir mūsu darba plānošanas mērķi, un plānojot muzeja aktivitātes, vismaz 2 līdz 4 mērķi ir jāiekļauj tajā aktivitāšu plānā, piesaistot viņus vai nu izstādei, vai konferencei, vai pētnieciskajam darbam, vai muzeja pedagoģiskajām aktivitātēm. Principā mūsu pamatfunkciju iedzīvināšana, mūsu ikdienas darbs ir tā, kā Elīna teica, ka ikdienas darbā caur personīgo pieredzi, katra muzeja personīgajiem aktivitātēm, mums svarīgajām lietām, mēs to ļoti organiski tādā veidā ienesam, jo stratēģija, kā mēs visi labi zinām, nav tikai tāds dokuments, kas ir vajadzīgs, lai izietu akreditāciju un ieliktu plauktā. Tas ir mūsu darba dokuments, pēc kā mēs visi strādājam. Un tad, kad tu to pakārto savus mērķus rīcībām un rīcības darba plānam, tas viss ir tik ļoti labi redzams. Un darba plānu mēs pārskatām reizi ceturksnī, un kā reiz nākamā nedēļa mēs to darīsim 2. reizi šogad. Ja pirmā reize mums gāja ilgi un grūti, mēs vairākas dienas tur skatījāmies un domājām, vai viss ir pareizi salikts, tad tagad viss notiek jau ļoti raiti. Visi man ir iesūtījuši, kur kas vajadzētu pamainīt, kas mēs zinām, ka mums ir pamainījušies datumi, vai kaut kas atkrīt, vai nāk klāt, un ļoti raiti viss notiek, un brīnišķīgi parādās, kur šie ilgtspējīgas attīstības mērķi jau ir ņemti vērā un kā viņi mierīgi iedzīvojas. Tikai iedrošina visus vienkārši ņemt un darīt. Jautājums Elīnai no publikas. Tagad publika runāja savā starpā. Es domāju, viens jautājums, ko es gribu uzdot visiem, ir, pa kuru laiku jūs vispār apguvāt šos temats, un Ingi uzdeva un kaut kādā mērā es atbildēju, bet kā arī Cēsu muzeja darbiniekiem, kuriem droši nav bijuši mācību? Cēsu muzeja darbinieki atvēra Latvijas muzeja biedrības mājaslapu, lejuplādēja dokumentus, skatījās, ko ir darījuši citi, un mācījās no citu kolēģu pieredzēm. Vienkārši iedvesmojās, redzot, ka Latvijas muzejos jau šis notiek labu laiku, ir brīnišķīgi daudz materiāli, un ir tā, kā Baiba teica, līdz ko mēģinam, saprotam, ka mēs taču arī varam. Un mēs daram, un mēs saprotam, ka nav jābaidās no šiem mērķiem. Un izprintējām krāsaini, iztērējām tinti, jo nepiespiedām pareizo pogu, visu to ilgtspējīgas attīstības mērķu rokas grāmatu, un visi tagad laiž uz riņķi, un ne visi, bet tiem, kam bija interesi, laiž uz riņķi un iedrošina citus kolēģus arī. Paldies, Elīna, un prieks dzirdēt arī, ka muzeja biedrības materiāli patiešām tiek izmantot. Es domāju, ka mūsu sarunas vēl turpināsies. Bet, paldies par šo piemēru, kā viens muzejs var saskatīt mērķus un šīs tēmas savā stratēģijās un ieviest plānos. Mēs redzam, ka arī skolas to dara. Un, lai mums sanāk ar vien labāk vienam otru atbalstīt šajā
darbā un šajās iniciatīvās. Projekts Taučet vēl turpināsies. Latvijā vēl notiks dažas labas aktivitātes, arī pieredzes apmaiņas seminārs rudenī. Būsim priecīgi dalīties arī ar materiāliem, vēl vairāk rīkiem, kas varbūt noderīgi arī citiem. Un muzeja biedrība noteikti ir kļuvusi stiprāka un zinošāka un atradusi jaunu sadarbības partnerus caur šo pieredzi un centīsimies atbalstīt arī Latvijas muzejus vēl labāk darbā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un tēmām. Paldies visiem klātienē un tiešsaistē. Milzīgs paldies klātienes runātājiem un dodamies tālāk sarunās lampā.